Thank you, Jesus! Hei, vēl aizvien esmu mainījusi savu vārdu, un aizvien esmu Natālija, un ar jums kopā ir Paldies, Jēzu! Mēs necenšamies neko reklamēt, mēs vienkārši nesaprotam, kā Dainu skāpes Facebookā ir savāds tik daudzus laikus, kas ir mums nav tā, kas mums ir jādara, lai mums būtu tieši tāpat kā jums! Thank you, Raini! Rīgas cirks ir satricinājis cilvēkus ar savu komunikāciju sociālajos tīklos, vēršoties pret dzīvnieku aizstāvjiem. Jau pagājušajā nedēļā plaša ažiotāža izsauca video, kurā ir redzama Rīgas cirka dresētāja, kura fiziski iespaido pērtiķīšus. Izskatās, ka Rīgas cirkam ir piegriezies. Cilvēkus, kuri ir neapmierināti ar dzīvnieku fizisku iespaidošanu, viņi uzskata par psihiski nelīdzvarotiem. Rīgas cirks komentāru sadaļā klāja aizvainu un ņirgājas par cilvēkiem, kuri izsaka savu viedokli. Kas gan tik briesmīgs var notikt Rīgas cirkā? Piedāvājam savu versiju. Iztēlosimies, ka cilvēki, kur ir atbildīgi par Rīgas cirka komunikāciju, strādā kādā citā uzņēmumā, piemēram, uzticības tālrunī. Uzticības tālrunis? Es gribu uztaisīt pašnāvību. No manis aizgāja puisis Raimons. Sūdīgi tev? Rīgas cirks ir uzsācis jaunu zīmējumu konkursu, kurā ir aicināts attēlot savas emocijas, kuras ir piedzīvotas cirkā. Starp citu, mēs arī piedalāmies šajā konkursā. Thank you, Raini! Latvijas iedzīvotāji Raimonda Vējoņa darbu Latvijas valsts prezidenta amatā ir novērtējuši ar 5,8 ballēm. Tā liecina rezultāti, ko ir ieguvusi TNS sadarbībā ar LNT raidījumu 900 sekundes. Mums jau nav precīzas informācijas, bet pēc mūsu domām tas ir 20 balles augstāk nekā prezidentam Bērziņam. Tāpat mums ir aizdomas, ka skalas robežas ir no 1 līdz Vairvīķa Freiberga. Tas jau nav nekāds brīnums. Raimonds Vējons ir daudz aktīvāks nekā iepriekšējie valsts prezidenti. Viņš jau tagad ir piedalījies Geto Games un vakarā ar Renāru Zeltiņu. Mēģināsim iztēloties, kā Bērziņš izskatītos iepriekš minētajā šovā. Bērziņkungs, kā jums patīk būt par prezidentu? Mums kā vienotai tautai. Jūs varat bez lapiņas? Tur jāskatās. Cienījamie kancelejas pārstāvi, kad mēs redzēsim Vējoņa kungu tādos šovos, kā saimnieks meklē sievu un izklausies redzēts? Kad? Thank you, Raini! Starbucks Ziemassvētku krūzīšu versija izsauc lielu sašutumu kristiešu vidū. Katru gadu kafejnīcu tīkls Starbucks svētkos izdomā jaunu dizainu savām krūzītēm. Šogad tas ir pavisam vienkārši – sarkanā krāsa. Neskaitāmi daudz kristiešu ir uzsākuši kampaņu, kurā vēršās pret Starbucks kafejnīcu. Viņi saka, ka tādēļ, ka uz jaunajām krūzītēm nav ne ar Ziemassvētkiem, ne ar Jēzu saistīta attēlu, tādā veidā tiek apgānīta kristietība gan Ziemassvētki kopumā. Fuj, Starbucks! Kauns! Pat Ukrainā uz sienām pleķi izskatās pēc Jēzus, bet jums nekā? Ja šī krūzīte nebūtu domāta speciāli Ziemassvētkiem, gan jau ka kādam ienāktu prātā, ka laikam jau komunismu popularizē. Sakiet, kāpēc manās putās ir Putina seja? Es šo seju pat nevaru Instagramā ielikt, es esmu taču fotogrāfs. Nopietni! Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēks var aizskart vienkārši sarkanu krūzīti, jo tās nav Jēzus attēls. Laikam patiešām jāapsver ideja par... Thank you, Raini! Kopš kura gan laika mēs ieskatāmies ziņās, lai uzzinātu, kas varbūt potenciāli iespējams ir noticis? Vai tad mēs nelasām ziņas, lai iegūtu konkrētu informāciju par pasaules notikumiem? Tagad paldies Jēzu! Paldies Raini! Sāks jaunu rubriku – Šrēdingera ziņas. Analītiskais šovs var būt, bet varbūt nē. Balvās par izciliem sasniegumiem sportā varētu izmaksāt 400 000 eiro. ZZS varētu atbalstīt 80 miljonu aizdevumu Air Baltica, atrodot labāku investoru. Bēgļu krīze. Latvijas 4 miljonu eiro maksājums Turcijai ir iespējams. Zinātnieks Kalviņš. Alus varētu būt krūts vēzi veicinošs dzēriens. Un beigsim mēs ar šodienas laika ziņām. Šodien līs. Bet ne tad, ja tavā aizkara ir ciet. Tudumts. Budumts. Thank you, Raini! Pagājušajā nedēļā mēs jums uzdevām jautājumu, ko tu slēptu Bikšas cepurē, ja ietu uz Riga Fashion Week? Un tas bija jautājums, uz kuru jūs mums atbildējāt. Un te būs labākie komentāri. Ar šīs nedēļas jautājumu mēs jau sākām. Kas mums ir jādara, lai mēs būtu tikpat populāri kā Dainu skāpes?
Kādu no jūsu ieteikumiem mēs izmēģināsim. Pēc statistikas vairāk laiku ir tiem, kuriem ir kaķīši. Un neaizmirst arī mūs nošērot, nolaikot un padalies YouTube'ā, ne Facebookā no YouTube, ar YouTube kontu, jā. Atā! Thank you, Jesus!